Jens Liers Horsts, Katarīnas Kots. Kā raksta Somijas laikraksts Helsingin Sanomat, Katarīnas Kots ir lielisks detektīvs stāsts. Sižets attīstās nesteidzīgi un ļoti pārliecinošs. Uzslava noteikti pienākas kriminālas izmeklēšanas cilvēciskajam aspektam un laba detektīva spēja saprast cilvēkus un viņus virzošos motīvus. Elita Ieva Puke, Zem satumsušām debesīm. Tajā iekļauti rakstnieces izdomāti sižeta motīvi, kuri aptver vairāku paudžu dzīves stāstus, balstoties uz patiesiem notikumiem un vēsturiskiem faktiem, laika posmā no 1918. gada līdz pat mūsdienām. Cauri visam romānam dažādās paudzēs vijas gan skaistās mīlestības jūtas, gan sāpju asaras. Daudzreiz liktenis romāna varoņu dzīve ievesa savas korekcijas, kurām gribot negribot vajadzēja pakļauties. Uzņemīgajam saimniekdēlam Kristam Drīviņam neviss sokas tik raiti, kā cerēja, kad pēc Pirmā pasaules kara atgriezās tēva Gustava mājās, Kalniņos. Jauneklis bija pilns jaunības deksmes un darba spara, alka uzbūvēt savu māju un izveidot ģimeni. Krists no savas ieceres neatkāpas un kā jaunzemnieks pēc zemes likuma pieņemšanas un ar tēva atbalstu tika pie lolota zemes gabala un uzbūvēja māju, ko nosauca par Saules kalniem. Nejauši jauneklis sastop skaisto un strādīgo meiteni Edjuļi un neprātīgi iemīlas. Nepaiet ilgs laiks, kad jauntu uzcelto māju piepilda bērnu smiekli. Kā tālāk veidosies Krista, Edjules un viņu meitu likteni? Cik lielu lomu nospēlēs Otrais pasaules karš Drīviņu dzimtas likteņos? Vai izsūtīšana uz Sibīriju skars Drīviņus? Kāds smags liktenis piemeklēja vienu no Krista meitām, Hertu, kura uzticēja savam vīram un bija spiesta pamest dzimteni un doties bēgļu gaitās ar laivu pāri jūrai. Tomēr pēc vairākiem augšupējies gadiem sieviete atkal atvēra sirdi mīlestībai un nodzīvoja otrpus Baltijas jūrai līdz mūža beigām. Kāds bija Helgas un Hermīnas liktenis? Līza Džuela, ģimene augststāvā. Kādā lielā smalkā namā Londonas Chelsea savā gultiņā ir pamodusies mazulīte. Meitenīte ir labi aprūpēta un priecīgi gaida, lai kāds viņu paņemtu rokās. Virtuvē guļ 3 līķi sadalīšanas stadijā. Un turpat arī steigā uzkricelēta zīmīte. Viņi ir miruši jau pirms vairākām dienām. Kurš gan ir rūpējies par mazulīti, un kur tas cilvēks ir tagad? 2 kopā sapinušās ģimenes. Māja, kas slēpj vistumšākos noslēpumus. Treisijas Jēra, mamma drīz nāks. Instagram grāmatu blogeri neiesaka šo grāmatu lasīt vakarā. Viens no iemesliem, jau pēc pirmajām rindām neesot iespējams apstāties, un arī tāpēc, ka paliek bail. Tā, ka esot bail, bet nelasīt tālāk nevarot. Lasot šo, reizēm bija jāsāk šaubīties ne tikai par galvenās varones, bet arī par citu stāsta varonu veselo saprātu. Anna Klifsa, Slepkavība manā pagalmā. Vakara detektīvs. Viegls, tomēr gana aizraujošs detektīvu romāns, kas nav garš un to tiešām var izlasīt pāris vakaros. Heplebērnā nevienam pat prātā nenāktu teikt kādu sliktu vārdu par Alisi Periju, un tomēr tieši viņu atrod mirušu savā pagalmā. Kad inspektors Remzī sāk uzdot jautājumus, izrādās, ka viss nav tik viennozīmīgi. Neapšaubāmi Perijas kundze patika visiem, taču viņas vēlme darīt labu nevienu reizi sagādāja raizes kā tuviniekiem, tā kaimiņiem. Aizdomu ēna pārņem citkārt tik draudzīgo apkaimi, bet Slepkava turpina savu nekrietno rūpalu. Stīvs Bērijs, Omegas faktors. Gentes altārglezne ir visvairāk cietušais mākslas darbs pasaulē.
13 reizes kāds ir centies to sabojāt, sadalīt vai nozagt. Kāpēc? Kādus noslēpumus tas glabā? Kad Niks ierodas Beļģijā, lai apciemotu sievieti no savas pagātnes, viņš nejauši uzduras pavēdienam, kas saistās ar Gentes altārgleznas 12. paneļa zādzību 1934. gadā, pēc kuras neviens to vairs nav redzējis. Drīz vien Niks tiek iesaistīts konfliktā, kas ilgs teju 2000 gadu. Jānis Viklāns. Pasīvā pastāvēšana. Normunds ir vienpatnieks, kurš vēlas, lai visi liek viņu mierā. Ar kolēģiem nekontaktējas ārpus pienākumu veikšanai nepieciešamā, mātes un māsas apciemošana viņam rada galvas sāpes, un, ja pie durvīm klauvē kaimiņi, Normunds izliekas, ka mājās neviena nav. Taču kādu dienu augstsirdības uzplūdos piekrīt pieskatīt kaimiņienes 10 gadus veco meitu, paverot savu dzīvi trauksmainiem notikumiem. Aldis Pauga. Pilots, kurš izdzīvoja. Biogrāfiskā grāmata. Grāmatas autors Aldis Pauga par lidošanu ir sapņojis kopš bērnības. Viņa dzīve pierāda, ka bērnības sapņi spēj ietekmēt cilvēka mūžu. Aldis kļuva par pirmo helikopteru privātpilotu atjaunotāju Latvijā, par pirmā privāta helikoptera īpašnieku un vietēja helikopteru biznesa radītāju. 2017. gada oktobrī, kad privāta dzīve, karjeras un biznesa attīstība šķita esam vienā no augstākajiem punktiem, Alda vadītais helikopters avarēja. Cieta visi, kas atradās lidaparātā, bet vismagāk pats pilots. Lausts mugurkauls, mēnesis komā, daļēja paralīze, atmiņas un valodas traucējumi. Igauņu mūsdienu lugu izlase. Pie lasītājiem nonākusi pirmā grāmata par igauņu mūsdienu aktuālo dramaturgiju. Tajā iekļautas 7 autoru lugas, kas paredzētas gan lasīšanai, gan iestudēšanai. No pusaudžu drāmas līdz tragikomēdijai par Putinu. Kā stāstīja redaktors Guntars Godiņš atklāšanas pasākumā, igauņu mūsdienu lugu izlasi sākotnēji bijis paredzēts izdot Latvijā, bet izdošanas gaitā nācies saskārties ar negaidītiem sarežģījumiem, kas rezultējušies grāmatas noraidījumā. Kad grāmata bija gatava no latviešu izdevniecības puses, tā piedzīvoja cara vai padomju laikam raksturīgo cenzūru lugas Vladimirs dēļ. Acīm redzot, tās bija paniskas bailes, lai tikai neizbojātu Putina seju. Bet tad palīgā nāca igauņu puisis Kontra ar savu izdevniecību Es pats, un viņš tomēr izdeva šo grāmatu. Tā sacīja redaktors Guntars Godiņš.